Nu jā, mēdz gadīties. Viss šķiet pliekans, nogurdinošs, garlaicīgs, pilnīgi vienalga, kas notiek. Tu esi jūties ieķipis situācijā, tev nav spēka, tev nav vēlēšanās, iniciatīvas kaut ko mainīt. Un jo vairāk gadi rit uz priekšu, jo vairāk šī sajūta tevi pārņem. Vispār, kāpēc es te esmu, kāpēc es te dzīvoju? Un šajā sakarībā, kāpēc es to stāstu tagad, kad es esmu atnākusi pie jūras, izpildīt savus obligātos solīšus, jo mūsu nervu sistēma ir cieši saistīta ar ķermeni. Mūsu psihes līmeņi ir saistīti ar ķermeni. Viņi neatraujami, nesaraujami. Tas ir mūsu, kā mēs esam būvēti. Un tāpēc ar savu psihisko spēku mēs varam ietekmēt savu ķermeni, kā arī ar ķermeni mēs varam ietekmēt savus psihiskos stāvokļus. Viņi ir apusēji saistīti. Un tajā brīdī, kad tev liekas tāda apātija pārņēmusi, vislabākais ir, ko tu vari darīt, kustināt savu ķermeni. Man ļoti patīk smieklīgs vingrinājums. Tas skaitās limfas kustināšanai. Galvenais kustēties! Galvenais kusties! Kustini rokas kaut vai. Tu kustini savu limfu un tu kustini savu ķermeni līdz ar to. Un pēkšņi parādās kaut kāds smieklīņš, kaut kāda enerģija, prieks. Jā, un patiesībā tajā pašā sākumā, kad jūties ieķipis, tas ir galvenais. Sākt kustināt ķermeni, lai no ķermeņa nāk tev tā dzīvības enerģija, ja? Lai viņš pamostas un lai viņš grib dzīvot, un tajā viņš dos komandu arī te kaut ko darīt. Un šajā fāzē nekādus kvalitatīvos kritērijus vispār nevajag izslēgt prātu loģisko, tev viņš šobrīd nav vajadzīgs. Kustini savu ķermeni, izbaudi savu ķermeni, ej karstā vannā, masāžas, guli uz adatu spilventiņiem, dejo, kusties, lēkā ar lecamāku. Viss der. Un es tūlīt tieši uz stadionu. Arī būs fans. Bet tikām kustini savu. Kurš ir ar mani? Pagaidām. Sāc kustināties.